tā bilde, viņa ārkārtīgi skaita, tas viens armēnis, jā, kas dzīvo Argentīnā, kas tu uzgleznoja. Un, kad viņš iepazinās ar Sloskānu dzīvi, un tas ļoti interesanti, ka viņš salika kopā Sloskāna roškoroni, Sloskāna koncentrācijas nometni un Sloskāna ragloni. Tas ir ārkārtīgi interesanti, ja, kad tie viens cilvēks, kas dzīvo ārzemē, mums labāk saprot. Neviens jau nav pravietis mājās, ja. Arī Sloskāns nav pravietis mājās. Un tad saprotiet, kad Sloskāns ir visslavenākais latvietis pasaulē. Es nezinu, vai jūs to saprotiet. Tas nozīmē, ka biskaps Sloskāns bija viens no pirmajiem, kas runāja par Gulagu 33. gadā, kad viņš brauc par Eiropu, viss durvis viņa atvērās viņa priekšā. Arī, kad viņš izkāpa Rīgā stacijā, studenti, ministri, visi bija Rīgas stacijā 22:45 tajā vakarā, kad viņš atbrauca. Es domāju, tas bija 33. gadā februārī. Tieši pirms 80 gadiem apmēram. Tieši gada ziņā. Tie bija 80 gadi, kad viņš atgriezās. Un tad, kad lasa presi, gan Poļu avīzē, gan Latvijas presē, tā laika, tad jūs redzēties, kā skatījās uz viņu. Un viņš, viens prediķis, viena satikšanās ar žurnālistiem, viņam bija Rīgas Rīgas katoļu ģimnāzijā, kapelā. Tur bija svētais sakraments izstādīts, un viņš runāja un liecināja par Sibīriju, par Gulagu, un poļu žurnālisti raksta. Un tā bija preses konference svētā sakramenta priekšā. Un to, kad las to avīzi, kā tie žurnālisti to apraksta, ja, savā laikā, viņš bija, nu, kā es saku, visslavenākais Latvijas pilsonis. Un arī vēl šodien. Un pat to mums jāatgūst atpakaļ mūsu to liecinieku, ticības liecinieku. Tāpēc šogad, kas ir ticības gads, baznīca arī izvēlējās, lai mēs atceramies. Bet mēs tādi kautrīgi esam, vai tad tiešām viņš ir tāds pazīstams, bet ar ko? Nē, tas ir viens no Latvijas bērniem, ja, kas ir darījis tik daudz. Tik daudz ar priekš Latvijas un ar priekš ticības. Aglonā, kad viņš prediķoja, Aglona svētkos, tad visi klausījās. Mums liecības ir brīnišķīgs no tā laika, kas stāstīja, kā visiem muti bija vaļā. Bet viņš vienmēr teica, viņi nāks. Viņš zināja, ka komunisms nāks. Viņš zināja, ka tas ir plāns, viņiem bija iekarot, komunistiem bija plāns iekarot visu pasauli. Tā bija ideoloģija. Viņš vienmēr teica, viņi nāks, to tropu saka, to saka arī tēvs Peņķus šavās liecībās, tas Sloskāns, viņi nāks. Un viņus sagatavoja. Es domāju, tas nozīmē, Latvijas vēsturi ir saistīta, arī garīgā dzīve vēsturi ir saistīta ar biskapu Sloskānu, tikai komunisti to tēlu gribēja izsvītrot ārā. Un tieši tāpēc arī šogad mēs svinam 120 gadus, kopš biskaps Sloskāns piedzima Stirnienē. Mēs svinam 80 gadus arī, ka viņš tika atbrīvots pateicoties ārlietu ministriem. Un ka iestājās par biskapu Sloskānu. Mēs svinam arī 20 gadus, kopš biskaps Sloskāns tika pārvests no Beļģijas šeit, Aglonā. Mēs svinam arī šogad 20 gadus, kopš pārvests bija Latvijā. Ir ārkārtīgi svarīgs gads priekš Latvijas. Un arī priekš mūsu dzīves. Mums ir vajadzīgi piemēri. Es ticu tāpēc, ka citi tic. Es domāju, ka cilvēks ir Dieva vārds. Kļūsti kā Dieva vārds, ja, kā evaņģēļas lapa ir. Dzīvais vārds, lai dotu ticību tālāk. Kāpēc pāvestam Franciskam ir tāda piekrišana? Tieši tāpēc, ka viņā cilvēks sastop Dieva tuvību, Dieva žēlsirdību. Itāļi iztaisīja aptaujas ap jauniešiem, un tur 70% no jauniešiem pateica, viņš mums patīk. Un tas ir ārkārtīgi daudz. Tas nozīmē, tas ir baznīca, jā, arī, tas ir kristumi, ārkārtīgi skaista liecība. Tad mums ir jāsaprot, kāpēc daži cilvēki pareizi nodot tālāk Kristu, un dažiem nav auglīgi. Varbūt mums pašiem. Mums jāsaprot, kāpēc biskapam Sloskānam bija auglība, kāpēc pāvestam Franciskam ir tāda auglība.
Un tur, ja jūs lasiet to vēstuli no cietuma, tas nozīmē pēc pāris mēnešiem pirmo reizi viņš raksta saviem vecākiem. Un, ka jūs lasiet to vēstuli no Sibīrijas, pēc Maskavas apcietinājuma, viņš saka, Dagetis cietums bijis vislielākais notikums manā dzīvē. Jo Dagetis spēju mīlēt visus. Dārgie vecāki, nedusmojieties. Ja jūs dusmojaties uz maniem ienaidniekiem, tad jūs nebūsiet kristieši, jūs būsiet fanātiķi. Cik daudz reiz naids mūsu sirdīs, es nepiedodu. Tāpēc Šloskāns ir piedošanas piemērs. Piedošanas liecinieks. Ģimenē mēs nepiedodam, mēs kaimiņam nepiedodam. Viņš man rādīja ģīmi, es ar viņam rādu ģīmi. Viņš slikti runāja pa manīm, es ar slikti runāju. Un saproties, mēs salaužam sabiedrību. Tad mēs viens blakus otram, vai tas būtu baznīcā vai ārpus baznīcas. Un bīskaps Šloskāns, tas viens no viņam svarīgākiem vēstījumiem ir piedošana. Un tā vēsture no Sibīrijas ir brīnišķīga. Es domāju, cik daudz vecāki nevar piedot viens otram, cik daudz bērni nepiedod vecākiem. Cik daudz mēs arī nepiedodam mūsu skolotājiem, vai bīskapam, vai priesteriem. Un Kristus mums parāda pilnīgi citu skatienu, jo kur tas Šloskāns meklēja savu spēku? Kur viņš meklēja atrada savu spēku? Kristu, ticībā. Un ticības gadā ir vērts pārdomāt par to. Ja tev būtu ticība kā šis, kā tur saka Jēzus, tad tu pateiktu tam kalnam pārcelies, un viņš var pārcelties. Nu, es nezinu, pamēģiniet tam ezeram, pasakiet, iztukšojies, viņš iztukšojies, bet es nezinu, viņš iztukšojies. Bet tā ir simboliskā veids, kā runāja. Jēzus savā laikā, lai pateikt, ka tev ir ticība. Jau no cilvēcīgā viedokļa, daži cilvēki, kas tic, tam, ko viņi grib darīt, viņam var celt kalnus. Bet ja viens kristietis tic, tad tiešām tad notiek brīvi. Māte Terēza no Kalkutas, Jānis Pāvils II piemēram, Pāvests Francisks. Un tur tā nelēma, ka mēs esam tādi nabadzīgi, ticības līdzi. Tad nabadzīgi. Mēs knapi nododam ticību tālāk mūsu bērniem un mūsu draugiem. Un paši pusticam un esam bieži vien kā Toms. Kur tad tu esi, kungs? Kāpēc tu nebija klāt? Kāpēc tu pieļauj tādu krustu manā dzīvē? Un tad mēs tā apvainojam ar Dievu. Bet pietiktu pateikt, es nesaprotu, bet es zinu, ka tu esi. Es nesaprotu, es zinu, ka tu esi. Ziniet, Sibīrijā tur bija, Solovku salās vienu gadu tur bija, Šloskāns saka, no 1000 ieslodzītiem 700 nomira vienā reizē. Tas kaut kas drausmīgs, ko tie kristieši izdzīvoja no tur, Gulagā. Un viss iesākās ar tādu nepareizi reliģijas izpratni, kas bija Leņņam. Leņņins raksta savā vēstulī, iznīciniet visu baznīcu, iznīciniet visus priesturus. Un tā sākās visdrausmīgākā vajāšana baznīcas vēsturē, kas nekad nav bijusi pasaulē. Tagad varbūt viņi ir pret baznīcu, bet netiešā veidā ir viena vajāšana. Bet to mēs tā neredzam. Bet tā visatklātākā vajāšana pēc Romas impērijas vajāšana, kas ir notikusies sākumā 2. 3. gadsimtā, tā bija Padomju Savienības vajāšana. Tas mums ir jāzina. Latvijā aizgāja bojā 20 priesteri. Nošauti, spīcināti. Apmēram 85 vai 3 tika izvesti. Un tu var apbrīnot tos cilvēkus. Pilnīgi viņus apbrīnot. Un bīskaps Šloskāns ļoti daudz priesteri pasaka ar to, ko bīskaps Šloskāns mums pateica. 33. viņš bija garīgais tēvs ar seminārā. Mēs varējām izturēt Sibīrijā. Mēs varējām izturēt, izsūtīt. Tēvs Pentušāk, ja viņš man nebūtu to pateicis, kā izdzīvot, es nezinu, vai es būtu izturēts. Tāpat arī tēvs Trops un tik daudz citu. Tad mums ir vajadzīgi liecinieki. Un bieži vien mēs kritizējam baznīcu, viņi tādi, bet sāc pats būt liecinieks. Un tu redzēsi, kad ap tevi viss pārmainīsies. Ja runā tādā modernā valodā, tad pateikt, no tevis kaut kas izstaro. Tad cilvēki, kas iet un saka, šajā vietā kaut kas pozitīvs, ja. Abi te ir vēlnis, ja te ir negatīvs, ja.
Mēs esam tādi mājiņticībi, bet negribam ticēt Kristus māgijai, pozitīvai. Tas nozīmē, ka no dažiem cilvēkiem, no svētajiem, izstaro garīgā dzīve. Un pievilci, ir tādi cilvēki, ka tu tiešām, tu tiec pievilci. Ir tādi slimnieki, ka mēs ejam slimnīcas apciemot, tu saproti, kā viņiem ir vaipsti, kad tu parunā, tu saproti, ka viņš ir pilnīgi savu atdevis kungam. Slimnīcā var satikt Dievu, ziniet. Slimnīcā var satikt Dievu. Tas nozīmē, slimnīcā tu var satikt Dievu. Jo tu redz, ko Dievs izdara cilvēkā, tad, ka viņš paļaujās. Dieva žēlstība. Protams, ir tāds slimnieki, kas turpinās, kas tur saceļās un nekad nav apmierināts. Tā ir traģēdija. Bet jūs varat redzēt tādus cilvēkus veco ļaužu mītnē, kas ir tādi, tu nevar saprast, kā, tu redz acīs, bet tev žēlstība. Un tad tu pats nokaunies, jo tu saki, bet es gribētu būt kā viņš. Bet tad tu saproti, kad žēlastība ir savu likumu. Ka mūsu personība vēl nav, ka mūs vēl jāizravē, ka kungs mūs izravēs. Ka dzīviem izravējas tās zāles, kas ir mūsu. Un svētceļumā jau mazliet jūs izravēja. Ka kungs izravēja. Es domāju, katrā no mums. Neviens no mums jau nav labāks par otru. Dievs to zina. Amen. Tā kā jūs ieiesiet katedrā, tas nozīmē bazilikā, tad aiziet pie Dievmātes un tad aiziet ar apakšā kriptā pie bīskaps Loskāna. Un lūdzaties kā žēlistība priekš jums, priekš jūsu draugiem. Tad jau Dievs atbildēs. Tad jau Dievs atbildēs. Nevienmēr kā mēs gribam, bet viņš atbild. Cik skaisti, kad pastāv debesu baznīca, un mēs neesam vieni. Kadreiz, kad pieceļamies no rīta, mums tāds smagums ir, un mēs baidamies par to, kas mums ir jādara. Mēs esam slikti gulējuši un nezinām, kā mēs vēl izvilksim šo dienu. Bet tajā brīdī vajag vienkārši pateikt, kungi, es ar tevi gribu cīnīties šodien. Un katra diena īstenībā ir kā viena dienas svētceļojums. Jūsu svētceļojums rezumē jūsu dzīvi. Amen. Tas ir tā, ka Černobiļā tu jau neredzi, jā, tu gribi iet tur tuvumā, bet tu nomirs, bet ar Dievu tas ir tas pats, jā. No dažiem cilvēkiem, mēs esam templis, svētā garā templis, nu kā, mēs esam tā, kā kodoļu stacija. Tas nozīmē, mūsos ir šī, kā saka svētā Terēza no trīsvienības, svētā Elizabete no trīsvienības, viņš saka, Dievs, tas ir manī, es jūtu viņus, es jūtu debesu manī. Un es domāju, ka mums tas ir, mums ir jāpriecās, un tas bīskaps Loskāns, viņš nesa svēto garu sevī. Kā dienu Beļģijā, viena maza meitenīte atskrēja nometās ceļos Loskānu priekšā. Un vecāki raud to bērnu prom, un tas bērns nekustās. Un tā smelties uz tā vienā liecībā. Un tā kā no tautas kliedz, lūk, šeit eņģelis atnāk un atpazīst Kristu Sloskānu. Es domāju, nav cits liecības. Tas ir tas, ko tāds bērns atnāk un tāda meitenīte, ļoti maziņi nometās ceļos Sloskānu priekšā. Viņi to jūt. Tas ir tas just, ka Dievs dzīvo mūsos, ka mēs esam trīsvienības templis. Kristieši to zina, mēs esam tik laimīgi, ja mēs to zinām. Citi to nezina. Bet, diemžēl, mēs to aizmirstam, ja to īstenībā mēs neņemam vērā to, kas tas ir. Bet ar tādiem svētiem, kā bīskaps Loskāns vai Jānis Pāvils II, to varēja just. Tu varēja just, ka Jānis Pāvils II to saka visi liecinieki. Bet īstenībā mums ar visiem tādiem ir jākļūst. Visiem. Absolūti visiem. Un tā dzīve izmainītos arī Latvijas, tā sabiedrība Latvijā. Mēs esam mežoņi, ja? Kā tēvs Ladisāns filozofs no Argentīnas Latvijas, viņš teica, īstenībā, ka mēs aizmirstam Dievu, mēs kļūstam kā mežoņi. Jeb, ka mēs neļaujam sev patiesā Dieva pārveidot. Mēs esam kā mežoņi. Paskatieties, kā mēs runājam. Tāpēc, ka pastaigājiet un paklausieties, kā cilvēki runā.
viens ar otru, kā ģimenē mēs viens ar otru runājam, ka visus sievi atkal tu tādies, tā ir tava vaina, es jau tev to teicu, un šitā visādi, tad sāk lamāties. Tas nozīmē, ko es nozīmē, mēs pilnībā, īstenībā neesam pārveidoti. Un svētceļojums ir vienreizēja iespēja, lai apzinātos, ka viņš dzīvo mūsos. Un Sloskāns vienkārši, viņš atstāja to iespaidu, ja? Atomstacijas garīgo iespaidu. Oui, quand c'est pour station nucléaire qu'il a laissé vraiment, ça fait vite. Tad atgriežaties mājā, jūs bijāt svētceļojumā. Station nucléaire. Tās Ozoliņš, ja? Viņš teica, es tikai gribu uz Aglonu braukt tikai uz vienu misiju. Viņš saka, es braukšu mājās jau no rīta. Man interesē cita misija, es braucu tikai, kur ir svētcinieki. Jo viņiem ir garīga enerģija. Viņi ir attīrījušies un tur jūt viņiem lūkšanu. Ko te labāk liecīgi? Tātad jums skatās viss cilvēki, ja? Un jūs esat mazliet attīrījušies. Mazliet svētais gars ir jūs pārņēmis. Vienu vairāk, vienu mazāk. Un tad jūs esat kļuvuši caurspīdīgi. Tas tā kā Pāvils saka, Dieva gods, tas ir Kristus gods atspīd jūsos. Tas ir tas pats, ja? Tas svētā gara gods. Tā ir tā gaisma, kas bija uz Jēzus vaipstiem. Viņš saka, kā Jēzus uz Jēzus vaipstiem atspīd Dieva godība, tāpat arī uz jūsu vaipstiem atspīd Kristus godība. Un tā ir tā godība, kas bija pie bīskapa Sloskāna. Tad, kad pilnīgi viņš bija pārveidot. Cik skaisti būtu, ka mēs būtu tādi. Visi, es uzrunāju par sevi. Un žēl, ka tas vienmēr tā nav. Kādreiz tad mēs sākam domāt, nu jau esam svēti. Un tieši tad jau mēs neesam vairs. Quand nous pensons que nous sommes ensemble ça, nous ne sommes pas ça. Tā es domāju, ka es esmu pietiekoši pastāstījis, pēdējais jautājums. Ja? Nezinu,